22. gada pavasarī pirms sezonas es meklēju darbiniekus. Un caur sludinājumu portālu pieteicās viena meitene, kuras es uzrunāju, pieņēmu. Tur bija tiešām labs cilvēks, strādīgs, un nebija nekādas pretenzijas vai barjeras, lai ar viņu turpinātu sadarboties. Tad pēc kāda laika ieradās vēl, kas atnāca personīgi pie manis, uzrunāja, vai nav nepieciešami darbinieki. Tajā brīdī bija nepieciešams tieši palīgstrādnieki, pavārs, kur nav nepieciešams nekādas valodas zināšanas, kas traucē darbam, kur parādīs sevi tiešām labi, strādīgu, atsaucīgu un darīt tikpat labu darbu kā mūsu darbinieki, ja ne pat labāk. Tā arī tas ir aizgājis, kad jau strādā pie manis 6 ukraiņi. Un rezultāts ir tiešām strādīgi, centīgi. Viņu vietā es pat īsti negribu saskatīt, neredzu nevienu citu darbinieku, kā viņi tagad ir. Mēs varam uz viņiem paļauties. Ukraiņu darbaspēks neko neatšķirās no latviešu darbaspēku. Tikpat atsaucīgi, strādīgi, cilvēki, uz kuriem var paļauties. Es domāju, ka šaubīties tur nevajag, vajag droši viņus uzņemt. Viņi ir tieši tādi paši darba rokas, darba cilvēki kā mēs, kuri nebaidās darbu, bet viņiem ir pozitīvi tas, ka viņi grib šo darbu, viņi strādā viņu ar pilnu atdevi. Tikai tas pozitīvākais. Manuprāt, ir atbalsta programmas šobrīd ir pietiekošas, bet cik es esmu dzirdējis no pašiem ukraiņiem, protams, ir valoda barjera, kuru viņi varētu apgūt arī brīvdienās. Jo darbdienās mēs visi strādājam, kā arī viņi, un tas varētu palīdzēt viņiem vairāk apgūt latviešu valodu brīvdienās, kad ir brīvais laiks. Protams, arī valsts instancēm vajadzētu pasakot līdzi un pievērst uzmanību sieviešu mentālajiem stāvoklim. Ka nekā viņas nākuši no briesmīgas vietas, kur ir karš, kur ir trauksmes un vispārējais, un kur, protams, ir kaut kāds atstājušas sekas uz mentālo veselību.